Šodien mēs esam Sarunu Ausekļa redakcijā aicinājuši divus novada domes deputātus. Robertu Viziņu, kurš ir domes deputāts, un Sigitu Upmali, kura ir arī domes priekšsēdētāja. Viņus izvēlējāmies sarunu aicināt tāpēc, ka abiem ir viena kopīga lieta. Viņi abi ir deputāti pirmo termiņu. Līdz ar to cerams tādu svaigu perspektīvu. Zinu arī to, ka viņi ir tikai deputāti, viņi ir limbažnieki, viņiem abiem tuvs ir sports, man liekas. Bet tagad es gribētu, ka iesākumā jūs īsumā katrs pastāstītu par sevi, par savu nodarbošanos, varbūt kādu iepriekšējo pieredzi, ja? Lai cilvēki tā kā jūs drusciņi iepazītu. To, ko uzskatāt par galveno, ko vajadzētu pateikt par sevi. Sigita, Dāna saka. Tātad jau, kā Linda teica, esmu dzimusi augusi Limbažos, beigusi Limbažu pirmo vidusskolu un, protams, arī kā lielākā daļa limbažnieki trenējusies Limbažu sporta skolā tieši vieglatlētikā. Pēc tam profesionāli esmu ieguvusi izglītību kā pedagogs un atgriezusies Limbažos darbā kā sporta skolotājs, sporta darba organizators. Un patiesībā vairāk kā 20 gadus esmu bijusi saistīta ar izglītības jomu. Strādājot dažādos amatos, kas ir saistīts kā skolotājs vairāk ar sportu, vadījusi Limbažu bērnu un jauniešu centru, vadījusi izglītības un kultūras nodaļu Limbažu novadā, izglītības pārvaldi. Arī nelielu pieredzi ieguvusi valsts pārvaldē, strādājot valsts izglītības attīstības aģentūrā, un šobrīd tad es atgriezusies Limbažos. Arī sports man ir bijis tuvs, jo pēc kvalifikācijas esmu vieglatlētikas treneris, sporta skolotājs un veselības mācības skolotājs, un arī 4 gadus strādāju sporta skolā kā basketbola trenere. Bija 4 basketbola zēnu komandas dažādu vecumu, tā kā sports ir tuvs, īpaši basketbols. Arī šobrīd cenšos apmeklēt Olimpiskā centra Limbaži, amatieru līgas šos sacensības, un ir vienmēr forši skatīties līdzi un sekot līdzi, un ļoti priecājos par Anetes Kociņas šobrīd jau sietiņas sasniegumiem, tā kā, sports ir arī tas, kas vieno, tāpat kā kultūra, mūzika, māksla, tās ir tās lietas, kas, teiksim, par novadu liek runāt tādā, starptautiskajā plāksnē. Pati vienmēr esmu bijusi diezgan iesaistīta arī dažādos pasākumos organizēšanā, tas man patīk, tas man aizrauja, tāpat Ausekļa teātris man ir ļoti tuvs tīri caur festivālu Spēles prieks, kuras palīdzējusi tā kā ar organizatoriskām lietām, rakstījusi projektu, iegūts papildus finansējums. Tā kā arī šādas izpausmes vienmēr ir bijuši cieņā, kā organizēt, piedalīties sporta sacensību tiesāšanā, arī tagad, ja kāds aicina, ka ir vajadzīgs palīdzības, labprāt to daru, jo man patīk darīt praktiskas lietas, man patīk redzēt uz vietām, kā tas notiek. Arī kultūras pasākumos esot, tiešām var izbaudīt un redzēt, kas ir tās lietas, ko tie mūsu cilvēki dara. Un tā ir tāda pievienotā vērtība, ka tu ieraugi ļoti daudz talantīgus gan jauniešus, gan cilvēkus dažādā vecumā, un arī patiesībā tajā brīdī tu ieraugi citu cilvēku arī savādāk, nevis tikai tad, ja tev ir bijusi ar viņu kāda profesionālā saskarsme, jo caur neformālo gaisotni, tur, kur mēs darām kaut kādas savas profesionālās lietas, mēs tā kā vairāk sev atspoguļojam. Protams, man diezgan tuvi ir arī rokadarbi, kad sanāk, tad cenšos arī varbūt kādreiz kaut ko tīri, varbūt ka uzvadīt, varbūt kaut ko uzšūt, tāpat patīk lasīt grāmatas. Vairāk lasu šobrīd tādas izklaidējošu literatūru, jo ikdienā nākās saskarties ar daudz dažādiem normatīvajiem aktiem. Un, protams, kā katram latvietim arī parušināties savā dārziņā, tad, kad sanāk laiks, bet, teikti 25. gadā šī parušināšanās dārziņā bija ļoti maz iespējams, tā kā dārziņš bišķiņā izaug. Nekas runā, ka tāpat šī nebija tā veiksmīgākā vasara, lai kaut kas izaugtu. Tas tā. Jā, tā kā tas īsumā par mani. Robert? Jā, tā tad attiecīgi savu bērnību pavadīju Puikulē dzīvoju, attiecīgi arī mācījos Puikules pamatskolā. Tad pēc 4. klases beigšanas ar ģimeni arī pārcēlāmies uz Limbažiem, un tad jau kļuvu par pilnu laiku limbažnieku, tā teikt.
vidusskolā gāju gan 1. gan 3. skolā, tātad vidusskolā jau ģimnāzijā. Pēc vidusskolas pabeigšanas devos, protams, uz Rīgu, turpināju jau vidusskolas iesākto ekonomikas kursu uzņēmējdarbības vadībā studijās. Tad, attiecīgi, jau, protams, dzīve piespieda dzīvot pa Rīgu, strādāt Rīgā, organizēt dažādus pasākumus, pieredzi gan apsaimniekošanā, gan mārketinga vadīšanā, gan vēl dažādos uzņēmumos. Nu, esmu, teiksim tā, jau ar puskāju atpakaļ Limbažos. Pirms gada bija vēl vairāk, kad strādāju tieši Lautā aģentūrā. Tagad šis periods ir tāds, ka es jau atkal nedaudz Rīgā, bet jebkurā gadījumā diezgan bieži esmu atpakaļ Limbažos gan arī pasākumus organizējot, gan vadot. Tā kā šobrīd es teiktu, ka es esmu gan kā deputāts, gan arī kā sava uzņēmuma vadītājs. Un tas uzņēmums, ar ko es šobrīd nodarbojos, ir erudīcijas spēles. Taisu dažādas erudīcijas spēles, gan dzīvē, gan online. Izglītoju sevi, cenšos izglītot citus un cenšos, lai citiem būtu interesanti iespēja pavadīt foršu vakaru. Tāpat, protams, no sportiskās puses bija viens no izveidotājiem, kas izveidoja discgolf trasi Limbažos, kas šobrīd ļoti augstu, teiksim tā, kotējās. Attiecīgi esmu arī Latvijas discgolf federācijas valdes loceklis. Tāpat arī esmu Limbažu basketbola kluba izveidotājs, kas spēlē Rīgas līgā jau 8. gadu. Ir ar labiem rezultātiem, ir gan sudrabs, gan zelts bijis, tā kā par to varu izpriecāties. Protams, joprojām aktīvi nes Limbažu vārdu, nepavēlti arī Limbažu komandas nosaukums ir Limbaži. Attiecīgi, neskatoties to, ka varbūt nevaram savākt tieši pilnu šo sastāvu no limbažniekiem, bet jebkurā gadījumā kodols ir šie limbažnieki, un tas ir... Tiesības piebilst, ka tajā komandā spēlē savulaik mans trenētie basketbolisti. Jā, tā gan ir. Arī kopīgi lieta, kas mums saista. Un līdz ar to tas laiks arī tā ir pagājis, ka sanāk gana daudz darīt, strādāt, turismā arī izmēģināt roku, tas gribētu teikt diezgan veiksmīgi, un arī tas man tas dzīves aicinājums. Vienmēr, kur es eju, teikt, esmu lepns limbažnieks. Arī, protams, jāpievēl klāt, šeit ir mana izveidotā Facebook lapa Limbažnieks zina, ko iet runa, kur arī tomēr tāda bāze, kur veidot šo te lokālu patriotismu. Jā, un tā soli pa solim nonācu man aicināja jau piedalīties vēlēšanās 2010. gadā. Ap to laiku, kad es biju vēl vidusskolēns, tad man likās, kad vēl tas tā kā pa traku, un tad gadiem ejot, beidzot sanāca tā, ka es nolēmu, ka es to gribu darīt, jo man tiešām rūp viss, kas notiek. Jā. Un tagad negribu ļoti pārtraukt, bet šis būs atsevišķs jautājums. Ļoti labi. Un tad, principā, lielas ucums, tad rīdzinieks, kuram sirdi joprojām ir Limbaža, un limbažnieks, kurš arī dažkārt dzīvo Rīgā. Labi, es izdomāju jums vēl vienu kopīgu lietu, ka jūs abi esat tie cilvēki. Uzreiz jāsaka, skatītājiem es uzrunāju gan Sigitu, gan Robertu uz tu, jo mēs satiekamies pirmo reizi un tepat limbažniekam pazīstam visi būtu dīvaini. Tieši tā. Savādāk darīt. Bet jums ir kopīgs arī tas, ka jūs abi esat tie cilvēki, par kuriem citi droši vien saka, kā viņš to visu paspēja, vai kā viņa to visu paspēja. Ir gadās dzirdēt, vai ne? Bieži. Protams, jā. Protams. Es domāju, ka jo vairāk dar, jo vairāk var izdarīt, un tas ir mazāk meklēt aizbildinājumus, kāpēc es kaut ko nedarīšu, bet atrast risinājumu, kā to izdarīt. Un es arī mēdzu paslinkot, un tad es tiešām daru neko, bet, ja es, daru, tad es metos pa 100% iekšā, jo, es kaut kā tā nemāku darīt ar pusjaudu. Un kā es vienmēr mīlu teikt, prioritātēm cilvēks laiku atradīs vienmēr. Attiecīgi, tad tev ir jāizvērtē, vai tā tev ir prioritāte vai nav. Un arī, tas man tā nestāsti, neplētē. Jā, bet tā arī ir. Jā, tieši tā, un tad apmēram tur stāst, un tad, pieņem to kā pašsaprotam, un tā es arī vienmēr darbojos ar tādu domu, ka gan priekš sevis. Ja kāds stāsta, ka viņam nav laiks, tad nē. Jā, tieši tā. Tieši tā, varbūt mazāk pavadu laiku telefonā, kaut kādās citās lietās, bet es uzskatu, ka tieši tā. Pāriesim pie nākamā jautājuma par to, kāpēc Sigita un kāpēc Roberts izlēma piedalīties vēlēšanās. Nav jau tik vienkārši lēmums. Patiesībā es esmu vēlēšanās piedalījusies no 2013. gada, kad es biju pievienojusies toreiz Agrozakļu vadītāja reģionālajai aliansai. Tad sarakstos esmu bijusi 13., 17., 21. gadā un arī šogad.
Iepriekš vairāk tas ir bijis tāds, izrādīt pilsonisko aktivitāti, iesaistīties lietās, lai nebūtu tā, ka tu esi vienaldzīgs, kad darīt neko. Un, šogad bija šīs vēlēšanas, kur pirmo reizi startēju sarakstā ar augsto pirmo numurni, kad ar tik augstu nebija tā kā startēts. Bija dombiedru grupa, kas mēs startējām no Vidzemes partijas, ka mēs izveidojām šo te sarakstu nākot kopā ar vienotiem skatījumu, ar vienotu redzējumu. Tas, ko es vienmēr esmu pozicionējis, ka man rūp tas, kas notiek Limbažu novadā, ka man ir svarīgi darīt lietas tieši limbažnieku labā, tīri domājot par visu novadu, kas strādā tieši savā novadā. Ja 2 gadus bija arī ārpus Limbažu novada, tad tu dari lietas, tu profesionāli strādā, bet tas vairāk ir tāds, varbūt ar to mazāk emocionālo piesaisti. Tas vairāk ir tīri profesionāli, ka tu kā profesionāls jādod tai vietai konkrētas lietas, bet nav tā emocionālā piesaiste. Un arī no attāluma skatoties, ir kaut kādas lietas, ko tu pamani, ko gribētu, ka tavā novadā lietas notiek bišķiņi savādāk. Un tas arī iedod to jaudu un to redzējumu piedalīties šajās vēlēšanās. Tiešām. Es jūtu, ka lai cik tev ietu labi ārpusē, tu gribi būt Mājās. Mājās ir vislabāk. Skaidrs. Robert, kas tev notika dzīvē? Kā jau minēju, jā, man aicināja sarakstā jau ļoti sen. Ar iepriekšējiem varbūt cilvēkiem, kas man aicināja, man varbūt nebijām uz vienas lapas, jo es arī jūtu jau tajā laikā viņu tos nodomus un ko. Bet, jā, gluži jau kā Sigita minēja, tas lokāla patriotisms šeit, es uzskatu, ka nospēlē visgalvenāko lomu, arī attiecīgi man, jo arī man bija nemitīgs spiediens gan no draugiem, gan no blakus cilvēkiem, ka, ar šādu cilvēku, tev kā ar cilvēku ar šādiem apgriezumiem jau noteikti tas ir jādara, jo es jau līdz šim, manuprāt, biju darījis šo deputātu pienākumu tikai kā cilvēks parastais. Ar visām aktivitātēm, notikumiem, pasākumu rīkošanām. Un tas, manuprāt, jau bija pilnīgi normāls un loģisks solis, ka tas ir jāceļ kaut kādā nākamā līmenī. Attiecīgi, jā, sarakstā apzināti nevēlējos būt augšpusē. Es teicu, es gribētu būt apakšējā vienā no trījiem, no pēdējiem 3, jo jebkurā gadījumā skatīsimies, kādi būs rezultāti. Ņemot vērā arī to faktu, ka tajā brīdī es tieši arī darbojos Limbažu pašvaldībā, es domāju, tajā momentā sekojušo, jo tikšu, būs ļoti jauki. Netikšu, es varēšu turpināt strādāt turisma attīstībā. Limbažu novada, kas arī ir ļoti svarīgi. Tajā momentā, kad atnāca vēlēšanu rezultāti, tad es sapratu, ka es nedrīkstu šādi darīt, kad man ir, diemžēl, jāiet prom no darba, es nevaru nolikt mandātu. Un, attiecīgi, man ir jāsaka paldies visiem tiem vēlētājiem, kas izdarīja savu izvēli par mani. Un tad es arī jau vairāk uzskatu par šo te saucamo pilsoņu pienākumu darīt un risināt lietas, lai es un mani darbi, sasniegt vairāk cilvēkus, un mēs kopīgi varētu uzlabot Limbažu novadu un attīstīt viņu. Bet ja mani atmiņa nebija šī izvēle nenolikt mandātu, pat ja tev netiek piešķirts, vai nevar cerēt uz kaut kādu tādu pietiekami labi apmaksātu amatu domas vadībā, tā nemaz nav tik bieži izvēle. Visādi gadās, ka bieži ir gadies, ka noliek tā kā. Tieši tā. Tu tam negribēji būt? Es negribēju būt, jo es uzskatu, es esmu atbildīgs par saviem vēlētājiem šajā gadījumā, un tas noteikti bija jādara no manas skatu punkta pilnīgi noteikti, tāpēc, ka attiecīgi, ko par mani padomās, piemēram, vēl pēc gadiem, ja es kandidēju, šis jau bija cilvēks, kas nolika mandātu, es uzskatu, ka tas ir... Tā ir kauna lieta, tieši tā, un attiecīgi, tajā momentā, ja cilvēki bieži vien tās siltās vietas, un ko, tas nav pareizi pret vēlētāju, tas nav pareizi pret savu novadu. Ja tu esi ievēlēts, tad attiecīgi arī uzņemies atbildību. Tad, ja tu apsvēri domu, varbūt nekandidēt, tad labāk neesi vispār sarakstā. Tā, cilvēki runā, ka ar tiem sarakstu veidošanu novados, novadu pašvaldībās pirms vēlēšanām ir tā, ka, labi, ir tur kaut kādi daži cilvēki, kas tā kā skaidri zina, ka viņi tur grib būt, un tad ir tā kā pierunāšanas process, ka ir tādi cilvēki, ko pierunā, jau vajag taču to sarakstu izveidot. Tāda liekas vienmēr tā drusciņa problēma. Labi, būtu tur tie cilvēki varbūt, nezinu, mazi, bet visi ir tādi apņēmības pilni, nevis kāds, kas tur aiziet, jo viņi, tur draugu paaicināja vai pazīstam cilvēku, un beigās tieši viņi ievēl. Mums bija variants, mēs sēdē konkrēti tikāmies pirms sarakstu veidošanas. Mums bija uz sākotnējā papīra 32 cilvēki.
Un, attiecīgi, pat bija tādi, protams, kas netika iekļauts sarakstā, jo mēs arī paši godīgi izvērtējām un runājām, sapratām iepriekšējos rezultātus un vispār, kas, manuprāt, ir ļoti svarīgi arī vēlēšanās. Un tad arī bija tā, ka konkrēti izvērtējām un Tā kā jums netrūk, ko ilgt. tiešām nē. Skaidrs. Sīt, kā jums gāja? Mums gāja raibi. Bija cilvēki, kas bija gatavi atbalstīt un strādāt kopā un darīt. Cilvēki nevienmēr gatavi iet ir sarakstos, jo viņiem ir kaut kāda sava piesaiste, vēsturiskā pieredze. Un te pašā laikā ir cilvēki, kas saprot, ka ja viņš vēl ir labs ievēlēšanas gadījumā, ka viņam ir jāizdara kādas izvēles, ja? Tad cilvēki tiešām arī piedomā par to, uz ko tad es esmu līdz galam gatavs. Ja? Un tāpat, ņemot vērā, ka ir procesi, kas nenorit viennozīmīgi, ir cilvēki, kuriem ir kaut kādas bažas vai kaut kādi viedokļi, kāpēc viņš tomēr labāk izdomas palikt malā. Drīzāk viņš nāk ar idejām, viņš nāk ar atbalstu, bet viņš neredz sev šai sarakstā. Un arī tīri cilvēciski ir pietiekami daudz cilvēku, kas grib kaut kādā veidā sev tā kā pasargāt, aktīvi neiesaistoties kaut kādos procesos, jo mums katram ir teiksim, tā pieredze, ko mēs esam izdzīvojuši, pārdzīvojuši, viņi ir dažādi. Ja? Un tāpēc es cienu katru cilvēku izvēli. Mums arī bija tā, veidojot šo sarakstu, ka cilvēks tā kā vienā brīdī saka, kad nākšu, kandidēšu, viss būs. Un tad ir kaut kāda procesa, ka viņš tomēr pasaka, nē, es te izvērtēju, padomāju, es tomēr, ka nē. Un patiesībā, manuprāt, šie ir tie procesi, kur ir jāpieņem cilvēku katra izvēle. Ja, un es arī pieņēmu katru cilvēku to izvēli, vai viņš ir gatavs līdz galam iet un darīt, vai tomēr viņš ir gatavs būt uzmanīgāks, paskatīties no malas. Viņš saka, jā, es tev tā kā piedāvāju savas idejas, piedāvāju redzējumu, ejam kopā, bet tomēr sarakstā nebūšu. Ja. Tā kā es uzskatu, ka jebkurā gadījumā šī piedalīšanās vienalga kāda līmeņa vēlēšanās, vai tās ir pašvaldības vai saeimas, un tas ir tāds brīvprātīgs princips, ja, un cilvēkam pašam ir jāizvērtē, uz ko tad viņš ir gatavs un cik tālu viņš ir gatavs. Jo arī manā gadījumā man bija jāpieņem izvēle, kur es palieku darba attiecībās un kā es turpinu darīt. Ja, jo manā gadījumā bija pilnīgi skaidrs, ka es nevaru turpināt profesionāli strādāt, aģentūrā kā vadītājs un būt arī pašvaldībā, vai deputāts vai priekšsēdētājs. Principā, jā, mēs vienmēr runā par to, ka deputātos kāds iet meklējot kaut kādu labumu, pat tiks pie kaut kādas sīles, tā saucamās sīles un vai mīkstajā krēslā vai kā. Bet arī jums abiem tas, ka jūs kaut ko tā kā dabūjāt diezgan atteikties no stabila darba, stabiliem ienākumiem savā sevi interesējošā jomā, tā sanāk. Jā, tā ir tā profesionālā izšķiršanās, kas ir tas, ko mēs darām. Jo manā gadījumā tā bija valstiska pieredze, tā bija tikko izveidota jauna komanda, iestartēts projekts patiesībā ar ļoti labām iestrādnēm, par ko es arī lepojos, ka tas izdevās arī tādā veidā realizēt. Ļoti laba sadarbība ar Izglītības un zinātnes ministriju, tādas valstiska līmeņa lietas, ko jau darīt. Un tad ir šis ka tajā brīdī, kad tu ieraugi šos vēlēšanu rezultātus un tu saproti, ka būs jāizdara izvēle, jo arī, ja ejot uz vēlēšanām, man tieši arī cilvēki jautāja, vai ievēlēšanas gadījumā tad tu tiešām nāksi un darīsi šīs lietas, vai tu tikai šobrīd runāji. Tad tajā brīdī, ja es arī pateicu, ka es zinu, ka man ir jāizdara izvēles un ka es tam esmu gatava, tad ievēlēšanas gadījumā atkāpšanās ceļa jau vairs nav. Ja, jo es nemēdzu teikt vienu un rīkoties citādi. Un Roberts tāpat varbūt palicis lautā, pašvaldības aģentūrā lautā. Jā, un es uzskatu, ka šis ir tas variants, kas, manuprāt, vispār nākotnē būtu jālabo, jo es saprotu, ir pašvaldības struktūra, tu esi vadītājs, bet šajā momentā, kad es sēžot domas krēslā, es ticu, ka vienkārši to varētu atpasināt, ka konkrētā punktā es kā šīs struktūrības vadītājs nebalsoju. Un arī viss ir skaidrs, saprotams. Un arī, protams, tas, manuprāt, ir jāizskauž arī, gluži, ko Sigita iepriekš minēja par to, vai cilvēks grib kandidēt vai nē. Jebkurā gadījumā es arī nākotnē ceru, ka Limbaža no tā izvairīsies un pazudīs no tā, ka automātiski, kurā sarakstā tev ir kaut kāds zīmoks uz pieredzi. Nē, nebūtu tā nav. Vienkārši dažkārt varbūt ir tā, ka tev kaut kāda tava ideja abām, piemēram, partijām ir ļoti līdzīga vienāda, bet tev ar zobiem ir bezmazliet jāturās pie kāda,
lēmumu. Nē, tā nav. Un es noteikti gribu to, ka, lai nākotnē visi veiksmīgi varētu sadarboties, ir lielisks variants kaut ko Tad mainīt. šeit labi varētu būt tas moments runāt arguments par to, ka te jau to aktīvo cilvēku ir tik, cik ir reģionos cilvēku mums. Nu, un ja cilvēks grib gan vadīt aģentūru. Jo šajā momentā, visticamākais, arī es būtu palicis arī Limžos uz pilnu laiku, un tad man nebūtu jādomā kaut kāda alternatīva varianta, jo deputāta alga, jā. Un, nu, protams, tas ir arī valstiskā līmenī un vispār, bet es teiktu, ka mēs bēgot, lai nav tā, ka mēs bēgot no lāča ieskrienam vilkam nagos, jo visur runā Latvijā apkārt par šo te korupciju un vispār, un tajā momentā, kad pastamies, kādas ir citās pašvaldībās, un arī Limbažu pašvaldībās deputāta algas, tur rodas jautājums, nu, tu strādā, tu daudz stundas tur pavadi, vai gadījumā kaut kas šāds, nu, ir liels risks, manuprāt. Un tad jāizvērtē katram tieši tā. Deputāta alga nav tas, ar ko tu vari izdzīvot mēnesi. Nu, Pilnīgi noteikti. es teiktu, ka nē, pilnīgi no... Kāda ir deputāta alga? Tā arī ir publiska informācija. Tā ir publiska Jā, Cik tu informācija. apmēram ir. saņem? Stundas likme. 10 eiro stundā uz papīra. Jā. Jā, un mums ir 80 80 stundas Nu, bet tā, lai puslods. cilvēks saprast, cik tev apmēram ir kaut kontā. 500? Kā 500 eiro Jā. tev ir kaut kāda mēs. Jā, aptuveni. Tā. Jā, aptuveni. Skaidrs, jā. Nu jā. Labi. Bet ejam tālāk. Kas man interesē, jā, nu, ar kādām gaidām jūs gājāt uz šo te darbu domē un kā ir patiesībā? Vai tur ir kaut kādas atšķirības starp to, ko kam ticējāt, cerējāt, domājāt un to, kā ir? Nu, varbūt, ka sākam ar Robertu, jo viņam ir tikai deputāti, bet Sigita droši vien ir daudz vairāk kaut ko teikt kā priekšsēdētāji. Patiesībā bija tā, ka gājus ar to, nu, kā būs pirmkārt. Tas, manuprāt, ir, tu nekad nevajag sacerēties, vai ko tu nekad nezini, kā būs un tā. Cerēju, tiku diezgan pārliecinoši, atbalsts bija patīkam, es biju ļoti patīkam pārsteigts. Ir īpaši, ka mēs skatījāmies vēlēšanu rezultātus, ka mēs liesmējam, ka vienā brīdī es biju pirmajā vietā, tad es saku, ka tā arī jāpaliek. Tā, ka mēs arī spējām. Jā, nu, tur nāca, protams, no mazākiem no vietām. Es atceros, pirmie rezultāti bija, un tad tur naktī vēl viss tās programmas nokāršana. Nu, tā bija šausmīga nakts īstenībā, tie ir rezultāti gaidīšana ziņā pavisam noteikti. Un attiecīgi, jā, nu, tad arī bija tas, ka atnāk tie rezultāti, tu saproti no rīta, un tagad tu ieraugi, un tu saproti, nu jā, ir, un tev ir jāsāk darīt, un tu dari. Bet es gribētu teikt, ka es jau tam biju jau morāli, jau nobriedis jau labu laiku apkārt, jo viss mans iepriekšējās darbi, aktivitātes, viss, ko es esmu darījis Limbažu, teiksim tā labā, novadu labā, es jau biju sev kaut kā, es gribētu teikt, afirmējis jau ar visām tām iepriekšējām darbībām, tāpēc man nav tā, ka man ir milzīgs izbrīns un ko, jo teikšu godīgi, ar visiem cilvēkiem, ar ko man šobrīd arī sanāk strādāt, es jau iepriekš jau kaut kādā veidā jau biju komunicējis. Nav tā, ka man jāiet pilnīgi pa jaunam sveiki un ko. Vienīgais tas, kas man ļoti nepatīk, es pateikšu pilnīgi godīgi no situācijas, ka tas zīmogs, ka te uzliek, ka deputāts tu esi. Un tad tu ej pa ielu un tev nāk cilvēks pretī, kas tev varbūt nepazīst, un tā bija konkrēti kundze gados. Viņi man ierauga, viņi tā kā apstājās, sastingst, paklanās, un tā kā, labdien, deputāta kungs, man likās tik ļoti nepareizi un ērti, jo es gribēju būt tas cilvēks, kas ir tūs cilvēkiem, es joprojām arī esmu tūs. Man ir nemitīgi zvani par dažādiem procesiem, kur var kaut ko uzlabot, mainīt, darīt, un es viņam tikai risinu, zvanu, tiekos, runājam, domājam kaut ko, un tajā momentā ir tas, ka, jā, ka, nu, es negribu to, jo mēs esam atkal, ka es gribu tikt vaļā no tā vecā laika domāšanas, es pat tā gribētu teikt, ka mūs tur uzliek par tādiem apmēram augstāks, tur ko. Nē, mēs esam tādi paši cilvēki, mums ir tāpat intereses, hobiji, tie paši, ko mēs iepriekš minējām, mums ir ārpus darba, mēs esam pilnīgi tādi paši un cilvēki. Tieši tā, visi grib darīt, visi grib atpūsties, bet jā, tas zīmogs, manuprāt, ir tāds, ka, nu, protams, liek piedomāt visur, visu, ko tu dari, sāki, tas arī, savā ziņā man patīk tāda veida arī tāda kārtība, bet tas, ko noteikti es gribu iet projām no tā, ka ar mani var normāli parunāt. Es nekad neatteikšu, jo es biju dzirdējis arī tagad tekstus, jā, tas deputāts aizmirst, jā, to taču, vai arī, ka nāk pretī, vai jūs drīkstat tagad runāt pa telefonu, jums ir laiks. Ja man nebūtu laiks, nebūtu pacels, visticamākais. Nu, tādas pavisam vienkārši lietas, ka, manuprāt, cilvēki tā kā joprojām to uzskata, ka tāda, apmēram deputāts, un tas ir, tur, kā sarkanais paklājs, to jāizklāj pie mājas, un nav tā, un es arī negribu to noteikti, lai tas tā būtu, un es gribētu tiešām, jā, to, lai tad
tā cilvēka uztvere pamainās. Un kad tas svarīgākais ir, ko es saku visiem, kas man zvana un prasa, tu vari man zvanīt un jautāt, par kuru jautājumu tev kaut kāda problēma, kaut kur palīdzēt. Jo man bija tieši nesen situācija, kur man lūdza tieši pirms 1. septembra sakārtot, viņi gāja pārēj. Un es ātri sazinājos ar apsaimniekošanas nodaļu, un viss tika atrisināts, jo tā bija vieta uz apvedceļa, kur attiecīgi nav labi redzama gājēju pārējais zīme, un fūras bieži vien brauc lielākā ātrumā, un viņi lūdz, piemēram, sagatavot to. Principā, ja cilvēks būtu to noklusējis, ko, diemžēl, ir lielākā daļa dara, tas tiktu palaists garām, un tad atkal mums kā deputātiem būtu jāklausās, viņi kaut ko nav izdarījuši. Bet tāpēc es saku, par mums ir telefona numuri, mums ir e-pasta pieejams. Tur visur ar mums var sazināties diezgan vienkārši. Un šis arī bija tas gadījums. Tu pazvani, pasaki, ir problēma, un viņi tika atrisināti dienas laikā, un visi ir priecīgi. Katru rītdienu zvaniem ļoti daudz bija gaidījis, ka būs tik daudz zvanu. Jā. Cik ir? Nē, nebija gaidījis. Tiešām ļoti daudz zvanu. Un man tas patīkami pārsteidz. Un prieks, ka cilvēki uzticās un arī prasa un jautā. Un tiešām šobrīd jau ir vairākas lietas, kas ir jau izdevušās atrisināt. Un ko var pat, tas, ka tādas lietas svarīgākais, ka pat nav jāatcer, piemēram, uz domas sēdēm vai ko, bet visbiežāk tā ir tāda, varbūt pat neuzmanības kaut kāda lietiņa, ko varbūt kāds bija uzskatījis iepriekš par pašsaprotamu. Gluži par to gāja pārēj. Aizaugusi zīme, kas īstenībā ir bērniem, kas dzīvo privātmāju rajonā tieši aiz Pienotavas, ļoti bieži ceļš, kur viņi iet. Un vienkārši man pazvanīja tas cilvēks, kas konkrēti dzīvo pie tās gāja pārējas. Varam atrisināt? Varam. Viss perfekti. Man nav jāceļ kaut kāds tracis, ne tur domsēdes kaut kāds projekts jāsniedz. Tas bija vienkārši 5 minūtēs, un nav, protams, ka es nekad arī nebūšu cilvēks, tagad, kur es to padarīju. Tas man neprasīja tik daudz laika, bet tas kopējo situāciju ievērojami uzlabot. Es saprotu, ka deputāts var kaut ko atrisināt. Protams. Arī tūkstoši Protams. Jā. Sigita, kāda ir tava pirmā pusgada pieredze? Gaidas un realitāte tātad. Gaidas un realitāte. Par cik es biju jau strādājis Limbažu novadā pašvaldībā, gan iestādēs, gan arī jau izpildvarā. Tad patiesībā tās gaidas, es pat teiktu, ka viņas bija reālas par to, ka būs darbs, ikdienas darbs, un katru dienu viņš būs, un ka nāks jautājumi, kas būs jāatrisina, par to vispār bažu nebūs. Man līdzīgi kā Robertam bija jāpārdzīvo pirmajās nedēļās tiešām arī cilvēku jautājumi, apmēram, kā tagad ar tevi drīkst komunicēt, kā tevi tagad drīkst uzrunāt. Un tad es cilvēkiem teicu, ka man ir mainījies amata nosaukums. Ka šajā brīdī mans amata nosaukums ir Limbažu novada domes priekšsēdētājs, bet te pašā laikā man ir arī vairākas sociālās lomas. Es esmu mamma, es esmu sieva, es varu būt arī ausekļu teātra aktrise, es varu būt cilvēks, kas vienkārši iet un dara, vienkārši vai basketbola entuziasts, un ka tās ir tās mūsu sociālās lomas, kas mums katru dienu paliek. Un tāpat laikā, nāca ļoti daudz pirmajā laikā, sevišķi tiešām daudz dažādu saimniecisku raksturu jautājumi par ceļiem, par ūdensvadiem, par kanalizāciju, par dzīvniekiem. Tādas praktiskas īstenojamas lietas. Un tad vienkārši arī, man līdzīgi jau kā Robertam, pašvaldībā zini, kāda ir struktūra, jo ar cilvēkiem kopā jau tu esi strādājis, tad arī zini, kas ir tiem atslēgas cilvēki, kuriem tu vari piezvanīt, deleģēt uzdevumu, paskatīties, vai tas ir pakontrolēts. Un arī man patīk reāli iet arī ar kājām, un tad, kad tu ej ar kājām, tad tu ieraugi tās lietas, ko tu neieraugi, tad, kad tu pātrumā pārvietojies ar automašīnu, vai aizbraucot arī, teiksim, uz kādu novadu citu vietu, pagastu, kaut kur uz kādu pagastu centru, tu ieraugi arī kaut kādas lietas, un tad var uzdot arī konkrētam cilvēkam kaut kādas lietas arī paveikt, jo reizēm ir arī tā, ka mēs varbūt esot vai iestādēs, vai kaut kur pagastu teritorijā. Kā Roberts jau teica, ir kaut kādas lietas, kas mums liekas pašsaprotams, un mēs varbūt neieraugam, ka ir kaut kāda mazā nianse, ka mēs varam izdarīt kaut ko vairāk, izdarīt savādāk. Tāpat ir nācies ļoti daudz tikties ar iedzīvotājiem. Jau uzreiz pirmajos mēnešos tā bija Staiceles kulta, kur mums bija tādi karstie punkti, kur nācās risināt jautājumu, kur kaut kādas lietas nebija izdarītas jēdzīgi līdz galam. Bet te pašā laikā risinājumu vienmēr var atrast. Ar cilvēkiem ir jāsarunājas. Un tas, ko cilvēks arī grib zināt, kurā brīdī kas tiks izdarīts. Ja ar viņiem nekomunicē, tad ir tā, ka ir grūtāk.
Bet, katrā ziņā es nevaru teikt, ka man bija tādas gaidas, ka tagad es būšu un būs. Un arī tas, ko Roberts pieminēja par to, ka varbūt kāds iedomājās, ka tā ir tā kā trauciņš ar zelta maliņu, kur viss tiek nolikts, kur viss tagad būs un ir kaut kādas iespējas. Pilnīgi noteikti ne. Apakšā tas ir darbs, kas ir reāli jādara. Es esmu priecīga, ka var darīt darbu iedzīvotāju labā. Un tīri kaut kādu pašlabumu, vismaz kandidējot pašvaldības vēlēšanās, kaut kādu pašlabumu pilnīgi noteikti necerēju. Bet, man liekas, ka ļoti grūti varētu būt tas, es arī, piemēram, skolotē, es biju sapulcē, ka nevar visi iedzīvotāji nekad nebūs apmierināti. Un reizēm ir tā, ka cilvēki saka, mani tā kā neuzklausīja, man neatbildēja, bet cilvēks nav apmierināts līdz brīdim, kamēr viņš nedzird tieši precīzi tādu atbildi, kā viņš vēlās dzirdēt. Kā ar to būtu jātiek galā, jūsuprāt? Manuprāt, ir tas, ka tomēr pie tiem iedzīvotājiem ir vairāk jādodas uz tām vietām. Un patiesībā ir jāspēj tam iedzīvotājiem parādīt, ka šobrīd ir tās lietas, ko mēs spējam izdarīt šeit, un ka perspektīvā, mēs zinām, bet mēs esam gatavi risināt arī citus jautājumus. Jo tam iedzīvotājiem tiešām ir svarīgi ieraudzīt, ka arī, teiksim, tā viņa problēma ir svarīga, bet tai pašā laikā tad iedzīvotājiem ir jāspēj paskaidrot, kas tad ir tās mūsu prioritātes. Jo patiesībā arī tas, teiksim, pašvaldības, daudzas lietas nosaka tas, cik daudz mums ir finansējums, kāds mums ir budžets un kādā tempā, ko mēs varam izdarīt. Ja mēs ar iedzīvotāju nekomunicējam vispār, tad viņš tādā savā neapmierinātībā rūkst un tā kā vēl uzjundītos pārējos. Bet, ja pie viņa aizbrauc un tiešām detalizēti skaidro, kaut vai mēs bijām arī uz šo te pašu teritorijas plānojumu, ka pēc tam kundze saka, ja jau šitas man būtu ātrāk izskaidrots, tad jau es tā kā labāk saprastu, Jo tiešām, ja pie cilvēku uz vietas un tiešām runā par to konkrēto vietu, tad viņš tā kā vairāk sadzird un saprot. Ja mēs runājam tā abstrakti par visu novadu kā kopumu, tad jau reizēm nākas dzirdēt, jūs jau tikai pa Limbažiem, vai jūs tikai pa Salatsgrīvu, vai jūs, teiksim, pa Skulti un pa Staicelu nemaz, kad tā kā notiek šie pretnosacījumi. Jūs tik gudri runājat, šito mēs tā nesaprotam, ko jūs gribat mums pateikt. Jā, un tāpēc es arī uzskatu, ka mums kā speciālistiem droši vien vairāk ir jāizvairās runāt no profesionālajos terminos. Mums ir jārunā cilvēkiem saprotamā valodā. Jo reizēm ir tā, ka valsts līmeņa speciālisti, ministri brīžam saka frāzes tādas, ko vienkāršais cilvēks vispār neuztver. Varbūt apakšā ir pavisam vienkārša lieta, bet es to dzirdu anglicismā vai es to dzirdu kaut kādā profesionālajā terminā, un es kā iedzīvotājs šo te vienkārši neuztveru. Ir svarīgi saprast, vai otra puse saprot, kas ir tas, ko mēs sakam. Un tas, kas man vienmēr pašai palīdz tajā brīdī, var uzlikt kādu vizualizāciju, kaut vai parādīt karti ar, vienalga, kaut vai teritorijas plānojumā mēs likām šos zonējumus, kur mēs plānojam, kur varētu būt kāds industriālais parks, kur jaukt apbūve, vai arī parādīt konkrētu ceļa posmu, ka tagad mēs varam izdarīt šajā gabaliņā to, bet mēs pēc tam tajā gabaliņā darīsim nākošo lietu. Cilvēkiem ir svarīgi arī detaļas, ieraudzīt kaut kādas lietas detaļās. Ja mēs runājam tiešām tā vispārīgi, man liekas, ka tad aiziet tā informācija daudz garām. Bet, Robert, tev ir tā unikālā pieredze, ka tu esi ilgu laiku bijis tāds uzņēmīga privāta persona, kurš droši vien par kaut ko ir cīnījies ar pašvaldību. Tad tu nonāci šajā te pašvaldības amatā atkal, kur tu tā kā ar tevi kāds nāca cīnīties, ja par kaut ko gribēja panākt. Un tagad tu esi deputāts, kurš tā kā, vēl drusciņ cits status, kurš pārstāv tā kā citu cilvēku arī interesi. Vai tu šajā procesā kaut kā ir mainīsies perspektīva par to, kā, kas notiek pašvaldībā un kāda par to komunikāciju un par to, ko tā kā cilvēki prasa un tad izdara, neizdara? Kā tur tavs skatījums? Es saprotu to, ka svarīgākais, ko arī es šobrīd izmantoju praksē, lai gan tā ir Discgolfa federācijas valdē, bet tas, ko es redzu, ka ir cilvēkiem jādod iespēju izteikties. Un tas ir ļoti svarīgi. Piemēram, no pieredzes var tagad pastāstīt. Mums federācijā tagad ir nolēmts tas, ka mums katru nedēļu ir sapulces, bet viena sapulce mēnesī ir pieejama pilnīgi visiem discgolferiem, teiksim tā.
Un šis ir moments, kad mēs uzklausām pilnīgi visu cilvēku ieteikumus, jo visbiežāk ir, kad ir pēc frāze, mani jau neuzklausa. Tas ir saprotami, bet tas ir gluži tāpat, tu vari iet mežā, bļaut, teikt, man jau neuzklausa, bet ja neviens nedzirdēs, tad tā informācija, diemžēl, arī līdz mums neatnāk šajā gadījumā. Gluži kā tu minēji, jā, es esmu izdzīvojis visas puses, arī atceros laiku apkārt, kad sākām plānot discgolfa trasi Limžos. Sākumā bija jāklausa tas no cilvēkiem, ka mēs nostīsim limbažniekus, kā piemēram ar diskiem. Aha, Jā. Un tajā momentā, lai arī cik tas tev apšaubām liktos, es tā kā, labi, lūdzu pastāst, ko tu ar to domā. Jūs metīsiet, jūs neskatāties, kur jūs metat un tā tālāk. Tad es sāku atkal no otras puses. Mēs vienmēr novērojam situāciju, metam mirklī, kad mēs redzam, ka viss ir drošībā un nekas tāds nebūs. Kad to sāk tev pasniegt informāciju, un kad iedod šo informāciju, tad visiem, tiešām tā ir. Un tad jau, protams, kad uztais trasi, smieklīgākais piemērs joprojām, es, protams, vārdu neteikšu, bet cilvēks, kas iepriekš sociālos tīklos bija ļoti pret discgolfa trases izveidi, vienā reizē, kad mēs ejam šo te apu Limbažos discgolfa trasē, nāk un paldies, puiši, ka uztaisījāt šo trasi. Lielisks piemērs, un ko tad liekas, ka cik traki tas gadu laikā var mainīties. Un attiecīgi, jā, tas arī tas, kā es vienmēr teiktu, ir jādod iespēju izteikties, un ir arī jāstāv par savu viedokli, un pašam jāatrod vēlme izteikties. Bet nav bišķiņ tomēr, tas, ko es reizēm sadzirdu no cilvēkiem, ka ir tā, ka tu vērsies ne jau visur, ne jau vienmēr, bet, ka tu vērsies kaut kur pašvaldībā, man ir ideja, es gribu, ka tā pirmā tomēr tā reakcija daudziem darbiniekiem, vadītājiem ir tā kā noraduši. Nē, jūs tur kaut ko ne to izdarīsiet. Manā gadījumā, jā. Es nezinu, kādā Man ir nācies saskarties ar to, ka... Ko to mainīt? Vai vajag mainīt? Bet tas ir atkarīgs no cilvēka, un arī tas, ko Roberts saka, ja sākotnēji neizskaidro. Ja, jo es pateikšu godīgi, man arī bija pirmā reakcija tā, kad es ieraudzīju šo te trases modeli, un tad man arī likās, ka šie te diski lidojot, kad viņi lido pāri šīm te aktīvajām staigāšanas zonām un vispārējais, ja, man bija tā baža, ka tur varētu tā kā krustoties šis te gājēju ceļš un vispārējais, ja. Bet šobrīd skatoties, cik organiski tas viss iedarās vidē un kā tas viss notiek, ja, ir tā baža vienmēr no tā, kas ir tas jaunais. Un tas, ko patiesībā mēs saskaramies, ka liela daļa cilvēki, pirmā reakcija ir, nē, šito nevar. Jā. Un pamata aizbildinājums ir, mums nav budžets. Un vispār reāli pat neizdomā, kas ir mums tie resursi apkārt, kā mēs šito varētu izdarīt. Jo tas ir vieglākais pateikt, nē, mēs šito nevaram. Jo tas nozīmē, ka tajā brīdī, ja mēs pasakām, ka šito mēs darām, jebkurš no mums uzņems papildus pienākumu un papildus atbildību. Un vai visi ir gatavi to darīt? Tas ir atkarīgs no cilvēka, no personības, jo vieglāk ir pateikt nē. Man vienmēr ir bijis izaicinājums, ja kāds atnāk ar labu ideju, man ir bijis izaicinājums atrast veidu, kā šo īstenot. Man tas uzreiz kļūst interesanti arī meklēt resursus un darīt kaut kādas konkrētas lietas. Jā. Nevis kāpēc, bet kāpēc ne? Tas ir meklēt variantu, kā izdarīt. Jā. Nevis pateikt, nē, mēs šito nevaram. Un tu saproti, ka ir lietas, ko var pārskatīt un ko var pārbīdīt, jo vienkāršāk ir visu laiku iet pa vienu taciņu, visu laiku ierast tās lietas un kārtības, un tajā pašā laikā, būsim godīgi, mums ir cilvēkiem arī apnīk kaut kādā brīdī tas, kas visu laiku ir brīs un gribās kaut ko jaunu, bet lai ieviest jaunas pārmaiņas, tad par to vispirms ir saulaicīgi gan jāprot nokomunicēt, ja, kā es teicu, mums ir visiem bažas no kaut kā jauna, un otrs ir jāatrod, kas tad ir tie stiprie resursi, kas to var izdarīt. Tad es gribētu teikt, ka jāsacina laikam, ka mums visiem ir jāmācās kaut kādos brīžos, tā kā iekost sev mēlē un neteikt, uzreiz nē, paklausīties, padomāt, uzdot jautājumus un tad varbūt. Jo tajā momentā arī cilvēks sāk domāt, jo konkrētā manā piemērā es pilnīgi nenoliekšu tajā momentā, ka es nācu ar ideju, mums vajag 25,000, mums būs gatava trasa, es ticu, kad ir jautājumi, kas tur notiks, kā tur būs un ko. Tajā momentā es saņemu negatīvu atbildi. Nē, es biju izdomājis, viss bija kārtībā, bet es saprotu arī bažas cilvēkiem, kas nekad tur nav bijuši iekšā, tas ir pilnīgi normāli. Bet tajā momentā es sapratu, ok, paliela summa,
kā es to summu varētu savākt. Mums ir nauda uzņēmēji. Sāk piedāvāt mūža reklāmu, sauksim to tā. Katram ir iespēja nomarķēt grozu. Viens zvans piekrīt, otrs zvans piekrīt, trešais zvans piekrīt, ceturtais man jau zvana. Es arī gribu to grozu. Beigās 77% no summas es savācu pats. Kad es gāju pie pašvaldības, tad jau bija krietni vieglāk. Man ir šitik, man vēl tomēr nedaudz vajag. Un tad jau tas, es teiktu, aizgāja ļoti veiksmīgi. Un šobrīd pēc datiem es uzskatu, ka Limbaža ir ievērojami labi. Ir tas kārdinājums tā kā paprasīt pašvaldībai. Protams, visu vieglāk. Bet tas ir vieglāk, es ceru tieši tā. Tas tā var, kā redz, tas ir paši pierādījuši. Labi, ejam nedaudz tālāk. Šis jau bija tā kā iedzīvotāja jautājums. Ko no programmas ir izdevies jau īstenot pirmajā pusgadā, vai ko varbūt esat sākuši visdrīzāk? Labi, īstenot no tā, ko tā kā paši solījāt. Vai ir kaut kas tāds, ko varētu pieminēt? Vai kas ir uzsākts? Vai? Vispārīgi tad arī varētu sākt. No mūsu puses noteikti ir punkti arī, ko mēs esam tā kā jau virzījuši uz domas sēdi. Daļa ir pieņemta, daļa ir tā kā pagaidām iepauzēta, bet es uzskatu, ka mēs strādājam. Ir pagājis arī no manas skatu punkta tiešām pusgads. Es teiktu, ka es vēl aprodu ap šo visu. Es uzskatu, ka tagad arī tas laiks, kad ir tie punkti jāsāk veidot un jāsāk darīt, jo mēs, tā ir katram no mums, lielākā daļai jaunu vidi, tīpaši mums ar Sigitu konkrēti, jo, piemērs sekojoši, arī atceros, kad uzsāk tikko darboties turismā Limbažos. Pirmais mēnesis, to liekas, viss ir baigi labi un forši, bet tad tu saproti, tu redzi to mazo aizbergu maliņu, un tad viss nāk gāžās pāri, birokrātijas dokumenti, vispārējais, arī ko es esmu citur jau iepriekš minējis, ka tu nāc ar mērķi strādāt un attīstīt, bet, diemžēl, bieži vien, kā es arī aprēķinu veicu, vienu dienu nedēļā no laika man paņēma dokumentu un rēķinu pārakstīšanu. Un lai cilvēks, kas būtu tajā mirklī, kuram būtu jādomā par tā atpazīstamības veicināšanu, turismu jauniem objektiem, ja tu 20% no savu darba laika tev jāparaksta dokumenti, un tajā momentā es pateicu toreiz kategoriski nē, ieviešam e-parakstu, un tas man paņēma pāris minūtes, un viss. Un tajā momentā arī tas arī, ko es arī stāstu par šiem te projektiem un par programmu, noteikti strādājam, un tas jau daļa jau ir sāk virzīt. Jūs tādu labu bīdat uz priekšu. Šobrīd gan vēl jāgaida, kas notiks ar šo te pašu sociālo, lai gan es nevaru vēl, protams, komentēt, un vēl līdz galam nav skaidrs, mums noteikti jāgaida nākamā domas sēde, bet jāstāsta, kāds būs tas galvvērtējums un verdikts. Un, protams, tāpat mums vēl jāstāsta kopējo novada attīstību. Punkti ir ļoti daudz, protams, arī ko mēs strādājam. Vairāk es pat gribētu teikt, ka šobrīd es pats strādāju pie mūsu programmas, kas ir tīri individuāli, ko es arī iepriekš minēju, tās tikšanās ar iedzīvotājiem par to kopējo vidi, par to sadzirdamību, uzklausīšanu un visām tām lietām. Jā, tu jau minēji, piemērs tam, kā tu risini tāds mazāks jautājums, ko vienkārši kā deputāts ar tev zvani, tu zvani tālāk, tu vari sakārtot šīs lietas. Labi, bet starp citu, arī tev bija tāds īpašais iedzīvotāja jautājums par to, vai tad, kad tu vai jaunam domas deputātām administrācija sniedz kādu konsultāciju par to, kā ir jābūt deputātam, lai organizētos tur iekšējos procesos, dokumentāciju sapritē jau. Vai nesanāk tā, ka izpildvarai ir vara par lēmēju varu? Vai mēs to sajūtas kaut kāds pietiek? Tas ir cilvēku jautājums. Laikam radies tāds priekšstats, ka tur tā ir jācīnās arī ar... Es uzskatu, ka katram deputātam jāatbild par savu rīcību. Tas ir pirmām kārtām. Mums ir doti instrumenti šajā gadījumā. Mums ir vairāk kārtīgi arī bijuši e-pasti no varam, kur mums varam apgūt vēl papildus, padziļināt dažādas lietas. Tas, kurš ko izmanto, tas jau, protams, ir katra paša iniciatīva un vēlme. Es esmu izmantojis, noteikti arī plānoju nākotnē izmantot, bet, manuprāt, labākā pieredze, kurā gadījumā ir šīs domas sēdes, šīs komitejas sēdes, kur arī tu pa īstam apbružājies tajā reālā pieredzē. Jo fakti ir viens, tas, ko tev raksta grāmatas no serijas, bet es gribētu teikt, ka nav tas spiediens no malas. Es uzskatu, ka ik viens cilvēks, kur deputāts ir ar savu mugurkaulu, tomēr var pastāvēt par savām vērtībām un iet uz priekšu un darīt. Bet sanāks, ka strīdieties ar izpildvaru. Tu saki, kā deputāts, vai saka, šitā nevar vai šitā? Šobrīd laikam vēl nav bijuši tādi strīdi. Es ticu, ka laika gaitā ikvienam no mums būs vismaz viens vai vairāk, jo katram tomēr... Kur jāuzstāj? Bet tas ir pilnīgi normāli. Es uzskatu, un tas arī ir labi. Jo varbūt es arī tiešām teiktu, ka šobrīd es vēl tā kā negluži taustos. Es daru lietas, bet jebkurā gadījumā ir mirkļi, kur es tā kā labāk iepauzēju, pagaidu un uzklausu, jo,
tā teikt, varbūt labāk. Es ticu, ka ir cilvēki, kas šobrīd ir lielāka pieredze un arī darbojas un ir deputāti. Jā, un Sigita, kā ir tad ar Vidzemes partijas priekšvēlēšanu solījumiem, vai kaut kas jau ir tā kā iestartējis? Jā, mēs pilnīgi noteikti esam iestartējuši ar konkrētām lietām. Viens ir šobrīd tas, ka fināla fāzē ir šobrīd šīs iedzīvotāju padomju nolikums. Mēs jau esam tikušies ar iedzīvotājiem. Ja, šobrīd tas, ko mēs teicām, iekšējā ārējā komunikācija noteikti ir jāuzlabo. Tad patiesībā jau no jūlija mēneša mēs jau tiekamies ar iedzīvotājiem par viņiem svarīgiem jautājumiem uz vietām. Ja. Arī iekšējā komunikācijā tiek mainītas konkrētas lietas, vairāk tiek likts uzsvars arī uz klātienes tikšanās. Ir ieviests tas, ka no septembra mēneša vienreiz mēnesī mēs tiekamies ar visiem iestāžu struktūru vienību nodaļu vadītājiem, lai informētu par tiem procesiem, kas notiek. Jo katru nedēļu mums ir tikšanās centrālā administrācijā ar nodaļu vadītājiem, iestāžu vadītājiem. Bet, lai aptvertu visu novadu, tad ir izveidots, ka reizi mēnesī mēs tiekamies pilnīgi visi iestāžu vadītāji, nodaļu vadītāji tādā vienā lielā kopējā sanāksmē. Un tad pārunājam tādus aktuālos tā brīža jautājumus. Esam nodefinējuši jau septembra mēnesī 26. gada mērķus un uzdevumus pašvaldībai. Ir tālāk uzdots, ka iestādes definē savus mērķus un uzdevumus par 28. gadu attiecībā pret to, kas tad ir izvirzīts novadā. Tad pilnīgi noteikti strādājam arī pie tā, lai veidotu mazāk iekšējo birokrātiju. Ja, šobrīd pārskatām tāpat budžeta konkrēti lietas, kas ir tie jautājumi, ko mēs virzam uz domas sēdi, kas ir vairāk, ko mēs atstājam atbildībā iestāžu vadītājiem, izpildvarai. Mazinām arī šo savu iekšējo birokrātiju. Ja, samazinot, ja mēs tiešām gājām uz to, ka mums ir mazākā birokrātija, vairāk atbildības tiem pašiem vadītājiem ir konkrēti, kur tas ir noteikts, ka par katru sīkumu nav jālēm domēji, ja, bet ka doma šīs informācijas tāpat saņem tīri no izpildu varas. Protams, šobrīd arī iekšēji cīņa ir par dažādiem termiņiem ar izpildu varu. Jo man pašai vienmēr ir bijis svarīgi, tomēr, kad uzdevumi ir paveikti laikā un ka tādā veidā var virzīties arī uz priekšu. Un tad arī mēs vairāk arī esam sasniedzami iedzīvotājiem un var lietas kādas arī labāk izdarīt. Tās ir lietas. Šobrīd arī ir izstrādāti jau priekšlikumi attiecībā pret brīvprātīgajām iniciatīvām. Tas, par ko iestājās Garklau kungs ar šīm senioriem, tie pabalsti dzīves jubilejās, ka tur ejam uz palielināšanu un arī bērnu piedzimšanas pabalsti. Šobrīd ir aprēķināts, cik tas atstāja budžetu uz ietekmi, un tad arī skatīties, kā to iestrādāt 28. gada budžetā, jo budžets šobrīd tiek likts kopā. Mēs šobrīd, cik mēs esam vairāk jau koalīcijā kopā tiešām no 4 partijām, mēs arī regulāri nākam kopā un tad pārunājam. Un nav tikai tā, ka šobrīd mums ir Vidzemes partijas intereses, bet mums ir tīri 4 partiju programma, Zaļie zemnieki, Jaunā vienotība, Nacionāļi. Tāpat šobrīd mēs jau esam pieņēmuši lēmumu par Stēcels pirmsskolas pārvietošanu uz skolas telpām, Alojas pirmsskolas grupu celtniecību. Tie bija tādi svarīgi jau jautājumi, kas kādās programmās jau bija ierakstīti un pie kuriem bija jāstrādā. Tur arī ejam uz priekšu un mēģinam kārtot šos jautājumus. Jā, tas ir skaidrs. Jā. Es pieņemu, ka esot pozīcijā un vadītājiem ir vieglāk īstenot savas priekšvēlēšanas solījumus nekā tiem, kas ir opozīcijā. Bet tas tā, diemžēl, tā spēle. Tāda tā spēles noteikuma būtībā. Es pirmajā domas sēdē teicu, un es vairāk kārt arī teikusi, ka, ja tie ir konstruktīvi priekšlikumi, tad nav svarīgi, no kurienes tas nāk, vai tā ir opozīcija, vai tā ir pozīcija. Šobrīd arī, iepriekšējā sasaukuma laikā ir ilgstoši strādāts pie šī stipendiju nolikuma, pie kā ir strādājis arī Rudolfs Palākais. Arī šobrīd pie tā kopā strādājam. Šodien bija arī informatīvais redzējums par to, ka šāds nolikums ir izstrādāts. Tur, protams, vēl ir darbs, ka ir jāpaskatās, cik liels tad varētu būt finansējums, kāds ir atvēlēts šīm te. Tie ir tādi, jo arī mēs iestājāmies par šīm stipendijām. Arī, tā bija arī Rudolfa iniciatīva. Un tad
sēžam kopēji pie galda un darām konkrētas teiksim, lietas, lai varētu kopējas jautājumus tā kā arī izstrādāt. Es esmu par to, ka tiešām darām lietas konstruktīvi, un ja tas ir iedzīvotāja labā, tad, manuprāt, nav jāskatās, vai tas nāk no opozīcijas, vai tas nāk no pozīcijas. Jā, bet kā tur ir? Tomēr klausoties, sakot līdz domas sēdēm, ir jūtams tāds, neteiksim, ka nepieklājīgi notiek šī savstarpējā komunikācija starp pozīciju un opozīciju. Viss ir kā tādās mazas normas robežās, bet tomēr tiek teikts tādas lietas, kas tā kā varbūt varētu būt aizvainojošas, ja vienkārši cilvēks to tā dzirdēt pret sevi. Netraucē uzklausīt šos te, tā kā konstruktīvos ieteikumus. Emocionāli viegli tas nav, bet no otras puses varbūt ir jānorobežojas no tā, ka mēs esam amatpersonas. Un ir jāspēj tikt galā ar personīgām emocijām. Es ļoti cenšos viņas likt nost. Protams, nav patīkami dzirdēt viedokli par iepriekšējo pagātni nevienam, ne pozīcijai, ne opozīcijai šobrīd. Ja, bet tāds reizēm ir tas politiskais cīniņš, kaut gan reizēm ja man saka, tu esi politiķis, es nejūtos nevienā brīdī kā politiķis. Es jūtos īstenībā kā rīcības spēja cilvēks, kuram ir vēlme darīt. Neīstenāt to kaut kādu politiku, un arī no otras puses nekad nedomāju, kā tas politiski no malas tagad izskatīsies. Man ir svarīgs rezultāts. Un, protams, jā, ir sarežģīti dzirdēt, kad iepriekš profesionāli tiek teikts, ka daudzās jomās tu esi darījis slikti, un tajā pašā laikā tu redz, ka ir ļoti labas lietas, kas turpina strādāt, kur tu esi pielicis savu roku. Tas tā kā sagādā gandarījumu. Ja? Viens ir pateiktais vārds tā, lai sāpinātu otru. Otrs ir varbūt aiz tā, ka šādā veidā mēs veidojam platformu sev kaut kam atkal citam labākam. Tā ir tāda savu veidu retorika, kurš, jā, viņi ir. Tādā veidā tiek veidots arī cilvēku viedoklis, ja? Bet konstruktīvai rīcībai viņš tā kā nedrīkst traucēt. Un es tā kā ļoti cenšos šo likt malā, vienmēr droši vien, ka nesanāk. Un tāpat laikā, ja es zinu, ka pieņemot kaut kādus lēmumus, mēs kaut kur kļūdīsimies, tad es esmu gatava arī kļūdas vienmēr. Arī esmu atzinusi, arī esmu turpmāk gatava atzīt un arī šīs kādas savas pieļautās kļūdas labot. Un, Robert, kā tu skaties pozīciju, opozīciju? Tu esi opozīcijas pusē. Jā, tā sanāk. Tās attiecības un vārds dalīšana, sadalīšana, viedokļu atšķirība. Es šobrīd nedaudz apskaužu Sigitu šajā momentā, kad, neapskaužu īsumā tāpat būtu pareizāk teikt, jo tā situācija, kad ir tās 4 partijas kopā, būsim pilnīgi godīgi un reāli un vienmēr saprotam, ka parasti visbiežāk partijas sola kaut ko konkrēti. Šajā momentā sanāk variants, ka ir 4 partijas, 4 ir apvienoti, un sanāk, ka viņi visi ir kaut ko konkrēti solījuši, jo, kā var nesolīt? Atceramies šo leģendāro frāzi, protams, un tajā momentā ir tā situācija, ka tu esi iekritis tādās, varbūt pat važās, un es ticu, ka es arī to esmu piedzīvojis iepriekš, un skatoties, kā ir notikušas arī citas vēlēšanas Limbažu nodā iepriekš. Sasola daudz, sasola pat varbūt neizpildām, un trakākais tajā momentā, kad tu gribi viņu izpildīt, un kad tiešām varbūt tas ir vajadzīgs, bet kad tas paņem pārāk daudz resursu šajā momentā. Un tad ir tiešām tāds jautājums, vai tas ir vajadzīgs vai nav vajadzīgs. Es ticu, lielākā daļa no tiem tiešām ir vajadzīgi, bet beigās atkal jāstāsta uz faktiem balstīt lēmumu. Cilvēku skaits, nodā, dzimstība, ja, piemēram, šobrīd paskatāmies novada karti, vienīgais reģions, kurā cilvēku paliek vairāk, ir Skulta, citur samazinās, diemžēl viņi. Un šajā momentā īpaši, es teikšu godīgi, man ļoti nepatīk brīži, ka es strādāju pašvaldībā, kad bija iepriekšējais sasaukums, ka es reāli uz savu sādu saņēmu draudus par to, ko es daru, no tā laika opozīcijas, par manu nomelnošanu, par sūtīšanu uz dažādām instancēm. Tas bija drausmīgs periods, teikšu pilnīgi godīgi. Situācijas, ka cilvēki uzzina, ka es neesmu uz vietas Limžos, ka es esmu seminārā, un mēram pasaka, ja viņš nav nobijies, lai atbrauc uz domas sēdi. Tajā momentā es šo dzirdu, es pasaku seminārā, ļoti atvainojos, man jādodas uz Limžiem un jāizstāv savs viedoklis. Es biju pirmais cilvēks, kurš tika saukts uz, tā teikt, paplātes Limbažu novada pastāvēšanas vēsturē, teiksim tā, no 90. gadiem, kuram pēc sava darbības pārbaudas laika bija jāiet un jāatskaitās par to, ko viņš ir izdarījis.
Man tā nebija nekāda problēma, es to, protams, izdarīju, bet šajā momentā man sāpēja patiešām sirds, ka nevienu reizi no šiem cilvēkiem es nebiju saņēmis ne jautājumu, nekādu precizējumu vai kaut vai pieklājīgu zvanu uzprasīt par to, kas kaut kā notiek. Tikai un vienīgi nomelnot. Un es tieši gluži kā Sigita minēja, par patiesu informāciju. Jā, ja būs moments, es pateikšu, es esmu vainīgs, es neesmu kaut ko izdarījis. Visu cieņu, bet mirkļos, kad tiek interpretēta informācija neprecīzi, un man pēc tam ir jādomā, kā to atrisināt, kur ir pilnīgi meli pret manīm veikt. Tajā momentā man liekas, mēs nestrādājam vienā komandā, un man šobrīd ir grūti dažkārt skatīties šiem cilvēkiem, ka es zinu par to, kā viņi iepriekš pret mani ir attiekušies, un tur jau nav. Un šeit ir tas, ko mēs iepriekš minējām, ka mums vajag izbeigt tos zīmogus, kurš no kuras partijas nāk. Šajā momentā es nācu uz Limbažiem ar plānu attīstīt turismu. Gadu laikā mēs izdarījām ļoti daudz komandu. Es tiešām varu teikt, ka mums izdevās ļoti labi. Un man prieks, ka tagad arī turpinās viss un viss notiek. Un, teiksim tā, ir laba tāda jauda un enerģija atgriezusies. Bet man nepatīk mirklis, ja kāds tik pasniegt uz āru, ka es tur nezinu, ko daru. Un, tas variants. Ja es kādreiz atļautos par kādu cilvēku slikti izteikties, visticamākais, es pilnīgi jebkuram būtu pirms tam viņam piezvanījis, uzprasījis kaut kādu savstarpēju informācijas apmaiņu. Tu būtu mēģinājis noskaidrot šo visu. Bet šajā momentā, diemžēl, tas bija no vienas puses bļauj, un tad vienkārši man bija loģiski labāk aizsardzība uzbrukums un jāspēlē pretī pēc noteikumiem, kurus vienkārši uzliek uz galda. Šis ir izdarīts. Ļoti žēl, ka mēs varējām izvairīties no šādas kritikas publiskas. Bet jā, šis tomēr man ir radies tāds priekšstats arī runājot ar dažādiem cilvēkiem, ka šīs situācijas, kur ir divas puses, kas nekad nevienosies par to, kurš ir rīkojies pareizi, kurš ir rīkojies nepareizi, ka šis tā kā ir šobrīd vēl domas darbu, tas ietekmē, tu kaut kādas pagājušās tās lietas, un tur laikam no tā nevar izvairīties, bet kā būtu jānotiek, lai es mainītos, lai varētu iet uz priekšu? Zini kā, Linda, tas ir ļoti sarežģīti. Nē, klausoties tas, ko saka arī Roberts, un tas, ko es redzēju strādājot gan izpildu varā, gan arī to, kā notika šie procesi domas sēdēs, tas, par ko runā Roberts, ka iepriekš deputātiem bija daudz ierobežotas informācijas, ka šobrīd nav izdots no mūsu puses neviens rīkojums par to, ka deputāti nevarētu tikt namējā kādiem dokumentiem klāt, izņemot tie, kas ir klasificēti ar ierobežotu informāciju. Jo patiesībā, ja deputātam nav iespēja iepazīties ar informāciju, tad rodas šādi te iespējami uzbrukumi vai vēl kaut kas. Un jautājums arī, kādas atbildes tika saņemtas opozīcijas deputātiem no izpildvaras. Šis veido šo komunikāciju par to, ko tad mēs iedodam, kādu informāciju, kā notiek šī iekšējā komunikācija. Ja? Es pieļauju, ka tas ir tādā veidā, jo patiesībā mans viedoklis ir tāds, ja mēs esam deputāti pie galda, tad informācija ir tā, kas ir jāzina. Šobrīd nav nekas noslēgts. Iepriekšējā sasaukuma laikā bija tāda, ka ne visa informācija bija pieejama visiem deputātiem. Tā es saklausīju caur domas sēdēm, tad, kad es arī promesot mēģināju pieslēgties domas sēdēm, ka, Garklau kungs vairāk uzsvēra to, ka ir kaut kāda informācija, ko viņš tika nesaņem. Ja? Un arī es zinu, ka tīri namējā klikt klāt dokumentiem nebija iespējams, ja? Jāuzjautā Robertam, viņš ir pats skatījies, bet es zinu, ka vienā domas sēdē jau šī sasaukuma laikā Dāvs teica, ka viņš ir iegājis navējā, viņš ir apskatījies konkrētu dokumentu, viņš ir redzējis konkrētas lietas. Ja. Tad es neesmu pārbaudījusi, bet es pieņemu, ka šobrīd nav nekas noslapanots, ka nav nekādas lietas, kas ir ticis, jo nav no manis dots ne no kāda cita manu kolēģu komandu, ka mēs kaut ko citiem deputātiem liedzam kaut kādu piekļuvu. Robert, viss kārtībā? Nē, šajā momentā tiešām tas arī, ko es vēlējos pateikt, ir par šo gadījumu, ka man vienmēr svarīgs ir cilvēks. Un tajā momentā, ja tas neiet runa par dokumentu pieejamību, nepieejamību, ja man interesētu šobrīd konkrēts punkts Limbažu novadā, kur es gribētu kaut ko uzzināt, tas man prasa tieši 2 minūtes atrast šī cilvēka numuru, tieši 2 minūtes paznīt un noskaidrot vismaz 50% no informācijas, ko es vēlos saņemt. Nevis burtu teātri. Teātri mēs varam spēlēt teātri mājā, nevis domē. Labi, bet kā Sigitai nevarētu pārmest, ka viņa nav bijusi tieši savā dzīvē, vai ne? Mēs, ka te zinām, kā cilvēks, kurš diezgan tieši pasaka lietas. Tā, kad,
Nu, jā, es vienmēr esmu, es vienmēr esmu centusies teikt to, ko es domāju. Ja man nav viedoklis, tad es drīzāk paklusēju. Ja man ir viedoklis, tad es viņu arī pasaku. Un es piekrītu Robertam, jā, ka komunikāciju mēs veidojam un arī ar cilvēkiem ir jārunā. Un arī šobrīd pats saskaros ar kaut kādām lietām, kad vienkārši cilvēks neatnāk, neuzdod kaut kādu jautājumu, tad veidojās kaut kādas neizpratnes pa vidu, tā saucamie klusie telefoni. Ja? Es esmu par to, ka jā, mēs aizējam, mēs uzdodam sev interesējošos jautājumus, un tas, kas man nekad nav bijis pieņemams, ja mēs ar acu pret acu izrunājam jautājumu, un es saņemu vienu atbildi, bet pēc tam ir citas rīcības, vai pēc tam ir citi teikumi. Šis ir tas, ko es nevaru pieņemt, ko es nevaru tolerēt. Ja? Un līdz ar to, ja es kādam kaut ko saku, tad es pēc tam no tā arī neatkāpjos. Bet man ir bijusi tāda pieredze, jā, kad zem 4 acīm ir viena komunikācija, pēc tam publiskajā telpā vai vēl kaut kur cita šī komunikācija ir pilnīgi cita. Jā. Labi, bet ejam tālāk. Tagad ir budžeta pieņemšanas laiks, un principā es domāju, tas arī nozīmē, ka šis ir laiks, kad mēs tā kā skatāmies uz nākamo gadu un domājam, ko mēs varēsim paveikt, ko būtu svarīgi paveikt, ko varam, ko nevaram izdarīt, vai ne? Katrs pat savā dzīvē, kur nu vēl pašvaldībā, kas notiek šajā jomā ar budžetu un ar nākamā gada plāniem? Budžets šobrīd tiek likts kopā. Jā, reāli šajā brīdī, es kā lēmējs varas pārstāvs varu teikt, ka es šobrīd neesmu ieraudzījusi budžeta detalizācijā, bet katrā ziņā es zinu, ka iestādes nodaļas ir iesūtījuši konkrētas tās lietas, pie kurām būtu jāstrādā. Ja ir, teiksim, salikt finansējumu, kas ir nepieciešams tādām ikdienas vajadzībām, un tad ir plānots tās finansējums, kas ir domāts uz attīstību. Ja. Viens, ko domā, ir, ko katra nodaļa saredz, kas ir viņas atbildības kompetencē, kas ir tās lietas, ko varēs palikt vairāk. Ja. Pilnīgi noteikti tiek plānotas lietas tiem pašiem ceļu uzturēšanām, vēl kaut kādiem jautājumiem, tiek jau plānot jautājumi saistībā ar tiem pašiem projektiem, kur mums kas ir jānofinansē kaut kādas konkrētas lietas. Ja, tā kā meklēt arī šīs investīcijas piesaists vēl šajā gadā mums ir plānots tikšanās ar Altumu, lai runātu par iespējām, kā mēs varam tikt pie šīm mazbudžeta daudzdzīvokļu, kādas mājas celtniecības, tiek meklēt risinājumi, kā strādāt. Ja? Katrā ziņā tas, ko mēs pilnīgi noteikti zinām, ka mums ir budžets jāpieņem janvāra domas sēdē, ja? Tie būs sarežģīti, pa cik ir valsts budžets apstiprināts tagad decembra sākumā, un mums ir jāpieņem kārtējā domas sēdē, tad tas izskatās. Šobrīd es redzu, laikam, ka tas ir 30. janvāris. Sigita, kas būs tie lielākie izaicinājumi, ko gribētos izdarīt nākamgad, bet ir jāatrod iespēja, un šķiet, ka tas nebūs tik viegli? Manuprāt, gribās atrast iespēju, kā mēs varētu tiešām, jo manis pieminēto vismaz vienu daudzdzīvokļu mājas celtniecību sākt risināt. Noteikti tad ir jāizdara līdz galam jau teritorijas attīstības plānojuma dokuments, būtu jāizstrādā līdz galam. Šobrīd mēs skaidri zinām, ka mēs iesim uz 3. redakciju, jo pēc 1. redakcijas un 2. redakcijas ir saņemt vēl ļoti daudz priekšlikumu, kur pēc 1. redakcijas netika iedots atbildes cilvēkiem. Un parādījās vēl viedokļi, kur tātad 2. redakcijā tas arī jau nebija iekļauts iekšā. Un tad šobrīd pēc 2. redakcijas ir daudz tādu vēl priekšlikumu, pie kuriem ir nopietni jāstrādā. Un tad izskatās, ka pilnīgi noteikti būs šī 3. dokumenta redakcija. Rīt arī uz teritorijas plānojumu iet šī dokuments virzās. Tātad pilnīgi noteikti tās lietas. Šobrīd tātad mums iepriekšējā domas sēdē mēs pieņēmām lēmumu par skolēnu tīkla. Skolēnu, bet skolu tīkla monitorēšanu un pēc vajadzības lēmumu pieņemšanu, jo tur arī šobrīd ir Izglītības un zinātnes ministrija devusi iespēju nostartēt 2. projektu kārtā, kur iesaistīt tīri finansējumu kādai izglītības iestādei tīri, lai stiprinātu kapacitāti, sakārtot kādas konkrētas lietas, un zinām, ka mums ir ļoti daudz vajadzības gan Limbažu ģimnāzijā, gan vidusskolā, gan vēl kādās citās izglītības iestādēs. Ja, arī vēlam piesaistīt tur, bet katrā ziņā arī ejot šo jauno skolotāju darba samaksas modeli, mums kādu lēmumu būs jāpieņem. Ja. Šobrīd jau ir veikta aprēķini, jau tiek skatīties
esam saņēmuši arī ministrijas redzējumu, nu, kā viņi skatās, kas ir tās mūsu pakāpes, kas tā kā neatbilst. Tā kā iespējams, ka tur varētu tikt pieņemt kādi lēmumi. Iespējams, ka uz februāri varētu virzīt kāds lēmums attiecībām par mūzikas un mākslas skolām, ja, jo tur arī ļoti samazinājies ir izglītojamo skaits, ka visdrīzāk ka varētu nebūt kāda atsevišķa skola, bet palikt kā programmas īstenošanas vieta. Ja, ka konkrētajā vietā paliek, kad programma tiek nodrošināta, bet nav kā atsevišķa skola, kad tur varētu drīzāk būt kā reorganizācija. Tā kā par tādiem lēmumiem varētu tikt lemts jau tā kā, no nākošā gada, ko es teicu, mēģināt paaugstināt jaundzimušo pabalsts. Uz to tā kā ejam, uz scenārijiem šī te jubilejas pabalsts, ka tās ir tās lietas. Bet, un arī tīri stipendijas jaunajiem speciālistiem. Ka arī tās vajadzētu saprast līdz septembrim jau, principā marts. Šobrīd mēs vairāk domājam par ģimenes ārstiem, ka būtu nepieciešams šīs stipendijas, jo mums ir ļoti ģimenes ārsti jau, es teikšu, tādā pieklājīgā vecumā. Mums ir jādomā par jaunu piesaisti, un ir arī dažas pedagoģu kategorijas, kur mums būtu nepieciešams arī kādu pedagoģi. Bet tur, teiksim, kontekstā ar skolu tīklu, un tad tie ir tie jautājumi, pie ko noteikti ir jāizdara jau tuvākajā pusgada laikā, pilnīgi noteikti. Par budžetu es arī labprāt gribu prasīt Robertam. Robert, par ko budžeta pieņemšanas laikā cīnīsies opozīcija? Ko jūs gribat, vai jūs vispār tiksiet pie kādu vārdu? Es pat negribētu šo tā teikt, es gribētu drīzāk pateikt savus ieteikumus un kā es redzu, kāds varētu mainīties vai šajā vai nākamajā sasaukumā attiecīgi. Manuprāt, par budžetu vajadzētu beidzot lemt. Es teiktu visu iepriekšējo gadu garumā. Kļūda ir tāda, ka mēs nedomājam tā kā par savu uzņēmumu. Protams, jāatceras, ka tas ir tomēr, tas ir tavs, tev ir jādomā, kā ieliekot naudu, tu vari dabūt apkārt vairāk naudu, ar ko attiecīgi pēc tam strādāt nākamajos gados. Šobrīd, kā es redzu modeli, Sigita jau minēja par daudzdzīvokļu māju, šobrīd tas gan ir noslēpums, bet tagad jau tas būs publiski, šobrīd komunicēju pats personīgi ar 3 celtniecības uzņēmumiem, šobrīd aktīvi arī runāja par to, ka viņi ir gatavi izbūvēt dzīvojumu māju Limbažos, daļai sekt no savas puses, tādēļ, ka viņi grib, lai viņu darbinieki Limbažos var dzīvot. Līdz ar to tad attiecīgi mums radītos jauns dzīvojamais fonds, un mēs varētu iekustināt to veiksmīgi, piemēram, ar pašvaldības. Un šeit ir moments, kad es runāju par to savu biznesu. Tikpat labi pašvaldība šo māju iegādājas. Attiecīgi pēc tam var nopirkt cilvēki, būsim pilnīgi godīgi. Ja Limbažos parādītos ēka, 50% no viņu nopirkt dzīvokļus cilvēki, kuri gribētu pateikt un to ego sev uzlabot, es dzīvoju tajā mājā. Šobrīd dzīvojamais fonds ir ļoti bēdīgs Limbažos, nemelošu, to es arī pats redzu un novēroju. It īpaši momentā, ka es kā jaunais profesionāls, joprojām sev uzskatu par jaunu profesionālu, atgriezos pagājušā gadā Limbažos dzīvot, nebija kur dzīvot. Reāla problēma. Mirklī, ka parādās sludinājumā SSA dzīvoklis, ko pārdod, dienas beigās viņam cena ir pieaugusi par 40%. Vienkārši viens otru pāršķolot. Tas jau ir signāls. Mums trūkst dzīvojamās mājas. Pēdējā dzīvojamā māja uzcelta Parka ielā 28, ja nemaldos, pirms 18 gadiem. Manuprāt, tas nav ne šī, ne iepriekšējā, ne cits sasaukuma problēma, bet tā jau ir krietni liela problēma, par ko jau nav domājuši sen un daudz gadus. Robert, bet tieši tā jūsu saraksta līderis Dagnis Straubergs savulaik ir teicis par šiem daudzdzīvokļu māju projektiem, ka pašvaldības tos nevar atļauties, tur nav tas īsti rentabli. Tur dažādi iemesli varbūt neiedziļināsimies, bet ka cilvēkiem nebūs pirktspējas šo dzīvokļu iegādēji un tā tālāk. Tāpēc, ka līdz šim mums nebija mirklis, kad Limbažos šāda firma atrodas, kas var celt, kuriem automātiski samazinās ražošanas izmaksas, piegādes, būvniecība, darbspēks šeit pat uz vietas. Tas ir tas, ko es arī iepriekš minēju, domāt kā uzņēmums, nevis kā novads, kā patērētājs. Pat šajā momentā gribētu teikt. Šobrīd ir uzņēmējs, jo iepriekš, starp citu, arī bija jau viens šāds projekts, kur arī kā uzņēmējs gatavojās celt. Šis arī nav it kā jauns stāsts, tāpēc būs cilvēki, kuri šo te dzirdot, teiks, šito jau vienreiz tā kā mēģināja. Šoreiz būs savādāk. Jautājums sekojuši, vai es līdz šim neesmu īstenojis kādu projektu, par ko es esmu sācis runāt? Reāli bija 21. gadā bija lēmums, kur bija jāienāk uzņēmumam un jāuzceļ šo te. Tad īstenībā 4 gados, iepriekšējos 4 gados tas bija jāpaveic. Ja.
Nezinu, kas tur pa vidu notika, bet tas nav īstenojams. Un arī, teiksim, ejot uz priekšvēlēšanu šīm kampaņām, tiešām arī Linda, ko teica, kad arī Strauberkungs vairāk kārt uzsvēra, ka Limbažos ir pietiekami dzīvokļi, ka mums ir ļoti daudz tumšu logu un tā tālāk. Bet es piekrītu tam, ko saka Roberts, ka tiešām, kad tikko parādās dzīvokļi, tā viņi momentā tiek izķerti un patiesībā nav. Un arī šobrīd mēs esam apkopojuši informāciju, kāds tad ir tas pašvaldības rīcībā esošais dzīvojamais fonds. Patiesībā viņš ir nožēlojams. Mums ir pa novada teritorija ir pietiekami daudz šo dzīvokļu, bet viņi ir ļoti, ļoti sliktā stāvoklī vai bez ērtībām. Vai, piemēram, Staicels lielā ielā, kur, teiksim, jaunos speciālistus mēs nevienu neievilināsim. Un arī Limbažos mums ir šīs vecpilsētas apbūve, kur patiesībā jaunie speciālisti vai jaunās ģimenes nekad neizvēlēsies doties dzīvot, jo viņi ir patiesībā diezgan kritiskā stāvoklī šie pašvaldības dzīvokļi. Tā kā mēs arī šobrīd esam apkopojuši tos datus par to, kāda tad mums ir pašvaldības rīcībā esošie dzīvokļi. Mums ir šobrīd arī pāris pieejami dzīvokļu speciālistiem ar speciālistu statusu. Arī šodien bija viens lēmuma projekts, kur vienam speciālistam šis viens pašvaldības dzīvoklis tika sadots tieši matemātikas skolotājiem. Bet patiesībā šīs dzīvojamais fonds ir jārisina un arī piedaloties šogad uzņēmēju fórumā. Tīri, kā arī Roberts arī teica, ka patiesībā mēs pašvaldībā strādājot ir jādomā tīri, ka no uzņēmēju darbības puses, kā tad mēs apsaimniekojam šo mums uzticēto finansējumu, kas ir pašvaldības budžets. Vai mēs dzīvojam kā patērētāji, vai mēs tomēr skatāmies, kādā veidā var atnest arī labumu pašvaldībai. Bet kā tad būs? Tas ir viens no jūsu solījumiem. Jūs solījāt apkopot šo informāciju par dzīvokļiem, domāt, vai šo esošo fondu kaut kā var izmantot, kurus pieņem, ka tiešām pieminētā Staicela tur būtu, lai to visu sakārtotu, būtu jāiegulda vairāk nekā uzcelt jaunu māju. Vecajā fondā. Bet, tad jūs esat apkopojuši. Jūs zināt, jums ir saraksts, cik jums ir dzīvokļi, kādi tie dzīvokļi ir. Šobrīd tas ir izdarīts. No visām 3 apvienības pārvaldēm ir saņemta informācija, kādi tie dzīvokļi ir. Ko ar tiem dzīvokļiem darīt? Ir daļa, ar ko var, bet tad turpretī arī ir jāliek finansējums. Ir daļa, ko var, un ir daļa, kas ir patiesībā tādi, kas priekš pašvaldības ir nepaceļama latiņa. Tad ir nākošais arī ir par to pašu komunālo saimniecību, kanalizāciju, ūdens vats, ka arī par to ir ļoti, ļoti jādomā. Un arī šobrīd kopā ar Vidzemes kolēģiem no citām novadu pašvaldībām mēs esam izveidojuši jau tādu kopīgu sarakstu attiecībā kaut vai uz tiem pašiem ceļiem. Un mēs esam runājuši arī par to, ka mēs skatāmies, kur ir kaut kādi pieejamie fondi, kā darīt. Un arī pagājušā nedēļa, esot publiskajā apspriešanā par šo atjaunojamo jūras teritoriju, samanīju, ka šajā brīdī mums ir kā pašvaldībai jāsniedz priekšlikums iekšā, lai jūras teritorija mums nekļūtu kā rezervārs, ka mums ir nepieciešams rezervācijā, lai mums būtu nepieciešams investīcijas tieši ūdens saimniecības sakārtošanai, kas mums, teiksim, arī pie jūrā vienalga, vai mēs runājam par Skulti vai par Salzgrīvas pusi, un Ainažiem, ka mums tur ir lietas, ko mums ir jādara. Tā kā arī, teiksim, tas ir tāds iedzīvotāju labbūtībai. Tad jūs ticat, ka es vēl labprāt. Šī sasaukuma laikā šī daudzdzīvokļu jauna māja Limbažos taps. Ļoti gribētos to izdarīt. Es vēl gribētu vēl vienu punktu par šiem dzīvokļiem. Es piekrītu, ir ļoti daudz tumšu dzīvokļu. Tukšs logi, teiksim tā, nevis dzīvokļi. Bet šeit ir variants, ko es arī atkal minēšu par to, ka kā to uzņēmējdarbības pusi. Es ļoti ceru tomēr, ka tiešām tā Zāles iela mums būs sociāls māja, jo šeit ir variants sekojošais. Mirklī, piemēram, zinu vairākus piemērus, Limbažos dzīvo seniors dzīvoklī, kurš ir daudz pa lielu priekš viņu. Šajā momentā ir iespējama varbūt maiņa, un jau runā to kā īstu procesu. Cilvēks, kurš attiecīgi dzīvo šajā 3 dzīvoklī, varbūt viņam ir noderīgs tāds mazāks dzīvoklis sociālmājā,
pašvaldība pretī dabūs šo dzīvokli. Ko tālāk var darīt? Izsolē, izīrēt, izremontēt un iespējams iedot jaunam profesionālam ar ģimeni attiecīgi nevis šo vienu dzīvokli, vienistabas dzīvokli sociālmājā, bet 3 istabu dzīvokli citā mājā. Tajā mirklī viņam ir iespēja izremontēt pašam, vienkārši pielāgot priekš sevis. Tajā momentā mēs arī atvieglojam uzreiz to pieprasījumu, jo šobrīd apmēram ir tāds variants, kāds pārdod, kāds ātri nopērk un palaiž uz īri, lai vienkārši pelnītu. Un tad joprojām mums nav tās dzīvesvietas tiem jauniem profesionāļiem. Jo es saku konkrēti, man bija variants, man nebija, kur dzīvot Limbažos, varianti iztīt, jo es zvanīju visiem pēc kārtas, prasīju, kur es varu kaut ko īrēt. Arī izmantojot personīgos kontaktus nevarējāt. Jā, un tas ir Lai traki. cilvēks saprast, par ko ir runa. Ir runa par projektu Zāles ielā 6, kur ir, 6 pareizi. Zāles 8. Zāles ielā 8, kur ir bija paredzēts tāds projekts, kur atbalsts, lai tur izveidotu sociālos dzīvokļus, man liekas, ka 10. Zāles ielā 8. Mēs Zāles pagājušajā ielā reizē jau pieņēmām Bet lēmumu. es saprotu, ka tomēr pozīcijas Nebija. šo projektu neatbalsta, un jūs gribat tam pielikt tā kā... Šobrīd ir pieņemts lēmums, ka šo nevirzīt tālāk, jo patiesībā tas, ko stāstīja Roberts, tas ir pilnīgi cits modelis, par ko viņš būtu ieraudzīts. Ja pēc tiem Eiropas struktūra fondu nosacījumiem šo te projektu mēs ietu, tad šie dzīvokļi būtu izmantojami tikai tiem cilvēkiem, kas šobrīd mums ir konkrēti rindā. Un patiesībā pēc projekta nosacījumiem tie ir cilvēki, kuri ir šobrīd bez tādas noteiktas dzīvesvietas. Tie ir cilvēki, kas primāri tiek atbrīvot no ieslodzījuma vietām. Tie ir cilvēki, kas ir bāreņi. Reāli bija plānots, teiksim, pēc projekta pieteikuma, kas bija iesniegts. Projekta pieteikumā bija plānots, ka tiek izveidot šie 10 dzīvokļi, 4 no viņiem 2 istabas, pārējās 6 vienistabas. Un viens no tiem 2 istabu dzīvokļiem bija plānots kā cilvēkam ar kustības traucējumiem. Bet patiesībā iepazīstoties detalizācijā ar to, kāda ir šie projekta nosacījumi, kāds ir iesniegts projekta pieteikums, mēs sapratām, ka mēs neatrisināsim neko arī no šī sociālā, kas mums ir jāatrisina, ka drīzāk šajā brīdī, teiksim, šīm kategorijām, ko es tā kā pieminēju, ka mums ir jāapskatās, kas tad ir tie dzīvokļi, ko mēs jau no tā esošā mūsu fondu varam tā kā izremontēt un iedot, kur ar mazākiem līdzekļiem, jo ļoti augsts sanāca izmaksas, jo patiesībā šī ēka, viņa ir biroja tips absolūtais. Viņai nāktos risināt pilnīgi viss jumta nomaiņa, klimata šīs te nodrošināšana. Mēs šobrīd ir pieņemts lēmums, ka šo projektu mēs neīstenosim. Skaidrs, par to droši vien varētu arī kādreiz atsevišķi parunāt. Noteikti. Un līdz ar to, jā. Es tomēr saku, ka vajag to projektu. Es uzskatu, ka jā, un es ļoti ceru, ka tas tādā gadījumā ir uz datiem balstīts, nevis uz politiskām piederībām balstīts lēmums. Jo es uzskatu, ka jebkurā gadījumā ir svarīgi arī padomāt par šo auditoriju, kas tika iepriekš minēts. Es saprotu, ka tur vai tas izskanēja sēdē par to, ka tie pirmajā rindā jau ir tie bāriņi, kuri nebūtu arī nav tādi, kas nestrādā vai neko nedara. Ka cilvēki viss kārtībā viņiem. Nav tā, ka tikai cietumnieki. Šobrīd tā informācija, tāpēc es saku, mums tā informācija bija ļoti dažāda un ļoti klejojoša, jo tas, kas izskanēja sēdē iepriekš no izpildvaras, šāda informācija nebija, kaut mēs diezgan ilgi jau diskutējām dažādās projektu uzraudzības komisijās un vēl kaut ko, un teiksim, tajā pašā laikā man nepārtraukt uzdodot detalizētas jautājumus, ik pa laikam tā informācija nāca pilnīgi cita, un lai es pateicu, man nebija viennozīmīgs, es vēru vaļā projektu pieteikumu, es lasīju ministra kabineta noteikumus, un tad, kad es tīri personīgi izlasīju visu to, kas ir rakstīts normatīvajos dokumentos, kas ir rakstīts projektu pieteikumā, es sapratu, ka es reāli pats šobrīd neesmu gatava balsot par šo te lēmumu projektu. It sevišķi vēl saliekot kopā, ka reāli tur bija vēl pasākumu kopums, kas mums šiem cilvēkiem būtu jānodrošina. Tā skaitā mums būtu jānodrošina viņus ar darbvietām, tā skaitā mums būtu jānodrošina ar veselu spektru sociālajiem pakalpojumiem, ko mēs šobrīd nevaram izdarīt, jo sociālajā jomā ar mums nav. Kas rodās pēc tam, kad projekts ir kā teorētiski būvniecība ir beigusies, tās uzturēšanas tā kā izmaksas. Tur vēl tajā brīdī, kad mums ir šie jau iedzīvotāji konkrētajā mājā, 5 gadus pēc tam, pēc projekta nosacījumiem, mums vēl būtu jāsadz arī pašvaldībai arī izmaksas.
skaidrs. Arī tas Bet- bija Bet projekta ko tu vari nosacījums. oponēt? Es gluži nevēlos apmainīt, es jebkurā gadījumā uzskatu par to dzīvojamo fondu. Mums ir aktīvi jādomā, bet tas ir noteikti labs variants, ņemot vērā to, ka mēs, kā es arī iepriekš minēju par to uzņēmumu domāšanu, ka, ja mums ir līdzfinansējums pieņemt, iespēja paņemt viņu, viņš ir jāņem. Jo savādāk, ja mēs ņemam vairāk naudu, teiksim tā, bez, pilnā apmērā un tērējam, tad es uzskatu, ka ik viena nauda, ko mēs varam ietaupīt, un ja mēs tiešām vēl šis tomēr ir tādiem mērķiem, kas ir paredzams, nevis tur deputāta dzīvokļi vai kaut kas tāds, šis tomēr, manuprāt, bija tāds punkts, kur mēs varētu lemt un varētu lemt par to, lai tas dzīvoklis būtu. Jo mums jebkurā gadījumā būs jādomā. Un tas nebija domāts, ko es iepriekš minēju, par to, ka tie cilvēki pārceltos uz tiem dzīvokļiem, tie cilvēki varētu pārcelties uz mazāku dzīvokli, kas attiecīgi jau ir pašvaldības, bet varbūt viņš ir pielabots un ko. Un šajā momentā mums būtu darba vietas, kas ir piemēram pašvaldībai, nu jau tie būtu varbūt kaut kāda remonta strādnieki vai ko, kas ir nepieciešams, kas tieši arī sagatavots šos dzīvokļus. Jo tādā veidā mēs atkal visu to kāpinam un mums ir darba rokas, kas to varētu izdarīt. Labi, bet Altum, šie te nosacījumi, tur arī nāk tā kā kaut kāds kapitāls par to, atbalstu- Jā, no atbalsta Altuma veidām vai tikai aizdevums? No Altuma ir iespējams aizņemties un izpildot arī nosacījumus. Tātad ir 30%, kas paliek neatmaksājumā daļa, ko var neatmaksāt. Tur ir nosacījumi, ka to var īstenot arī kā pašvaldības kapitāla sabiedrības un vēl kaut kas. Patiesībā arī iepriekšējā periodā pašvaldībai bija iespēja nostartēt vairākos pieteikumos uz dzīvokļiem, kur bija sākotnēji 9 pašvaldības, pēc tam 16 pašvaldības, kas nostartēja uz projektiem, kur notiek šīs dzīvokļu būvniecības, ja, kur mēs nevienā, ne otrā kārtā Limbažu pašvaldība neizrādīja interesi, ka mums būtu vajadzīgas šīs daudz dzīvokļu mājas. Arī iepriekšējā periodā, laikā no 22. gadam, bija iespēja pašvaldībām pieteikties, izrādīt interesi par finansējumu piesaist tieši dzīvokļiem. Limbažu pašvaldība nevienā brīdī šo neizdarīja. Jo ir pašvaldības, kas šobrīd attīsta tieši dzīvokļus, izmantojot 4 dažādas finansējuma avotus. Kā piemēram Alūksnē un vēl viena otra Smiltene, Valmiera, kur ir šie te fondi. Es piekrītu Robertam tam, ko viņš saka par to, ka ja mēs varam piesaistīt finansējumu, ka viņš ir jāizmanto, un arī es pat par to esmu, tikai tam ir jābūt jēdzīgi un sabalansētam. Un ja mums, teiksim, ir tas finansējums, ko mēs piesaistam, ir ļoti mazs un ļoti daudz ir jāpieliek pašvaldības finansējums klāts, tad ir jāizvērtē, vai tas ir vajadzīgs. Ja? Kaut vai, tad, kad paskatījos arī Staicels kultūras nama renovācija, kad patiesībā tas struktūra fonda finansējums ir maziņš un pašvaldības daļa ir ļoti, ļoti liela, un aizbraucot kaut vai dabā uz šo te konkrēto iestādi, tu redzi, ka iekšpusē ir ļoti daudz telpu, kas mums stāv tukšas, neizmantotas. Tad tajā brīdī man arī rodās jautājums, cik mēs jēdzīgi izmantojam. Tajā pašā laikā pāri ielai mums ir viena ēka, kas mums ir principā ļoti sliktā tehniskā stāvoklī, un mēs turpinām sniegt pakalpojumu. Labi, es domāju, ka šo te sarunas daļu varētu arī noslēgt. Un, es domāju, ceru, ka mēs atgriezīsimies vēl pie tēmas par daudzdzīvokļu mājām, un Nauseklī varēsim rakstīt, kad ir uzsākts vismaz projekts, un es domāju, ka tu gaidi arī iedzīvotāji. Viņiem iespējams nebūs tik ļoti svarīgi, kā jūs to dabūsiet gatavu. Bet lai vienkārši ir. Rezultātu, jā. Atliek vien tad novēlēt jums veiksmi šajā te pasākumā. Bet, es domāju, ka mēs pievērsīsimies otrajai sarunas daļai, kas ir iedzīvotāju konkrētie jautājumi.